Tāpēc šajā brīdī uz skatuves ieņemt vietas krēslos aicināšu 3 cilvēkus, ko mēs jau pirms mirklīša dzirdējām. Gunteru Kukareviču, Luīsu Dārts Cietiņu un Jākabu Enziņu. Un viņiem pievienosies Latvijas Universitātes spin-off uzņēmumu Ekosol mārketinga vadītāji, Icebreakers 25 granta konkursa uzvarētāja Līga Ansone, kā arī Ekonomikas ministrijas uzņēmēja darbības konkurētspējas departamenta direktore Elīna Petersone. Šo diskusiju paneli ar nosaukumu "Cik daudz es gatavs riskēt?", lai uzvarētu, vadīs moderators Oskars Zapackis, Digital Maverick.lv dibinātājs un CEO. Sveicināti. Apusēji. Var dzirdēt, jā, forši, čau visiem. Pirmais, ko es novēroju tajā mirklī, kad Jēkabs teica, ka mēs tikko pārdevām savu uzņēmumu, neviens neaplaudēja. Varbūt mēs varam aplaudēt par to. Tas, man liekas, ir fantastiski. Pirmām kārtām, pareizi. Ko lūdzu? Tas bija jautājums? Nebija jautājums, tu jau sakāroji. Varbūt tās mēs varam iepazīties vēl vienreiz. Sāksim no tās puses, varbūt tās lēnītēm droši. Mani sauc Līga. Es pārstāvu uzņēmumu Ekosol, un pagājušajā gadā ar savu risinājumu mēs uzvarējām Icebreakeru. Tur sēž mana kolēģe Klinta, kas ir sikspāņu eksperte. Bez viņas mēs nebūtu pagājušajā gadā uzvarējuši. Paldies, Klintai! Es esmu Luīze. Es esmu no Textual un The Crowd komandas. Jā. Gunters pārstāv Cleaner grupu, kas ir tāds plašs spektra vidas pakalpojumu uzņēmums. Jākab, tu vari atkārtoties droši. Jā, es esmu Jēkabs, tehnoloģiju uzņēmējs. Jā, un mani sauc Elīna Petersone, Ekonomikas ministrijas uzņēmējas konkurētspējas departamenta direktore. Strādājam ar uzņēmējdarbības politikas veidošanu un atbalstu programmām. Es arī īstenībā nedaudz jau Jēkabs ieskicēja. Viena no lietām, ko es gribēju ar jums šodien padiskutēt, ir par spēju pārdot un par to, kas jūsuprāt ir svarīgākais pašā sākumā. Tā ir tā labā ideja vai spēja pārdot. Varbūt mēs no šīs puses varam arī tā atpakaļējot, vai ne? Jā, Tātad svarīgāk ir ideja vai spēja pārdot? Sākumā ideja, tad spēja pārdot. Un vēl papildus tam saplānot finanšu plūsmu, lai to visu realizētu. Vai jautājums reiz arī paturpinot ar tevīm? Vai tu piekrīti tam, ko Jēkabs mums tam teica, kad šodien jau ideju realizēt ir daudz elementārāk? Un vai ir tā, ka pārdošana varbūt arī šodien būs daudz svarīgāk nekā tā ideja ražošana? Ekonomikas ministrijas viena no prioritātēm ir investīciju piesaiste. Attiecīgi, ja mums ir spēcīgi uzņēmumi, jauni uzņēmumi, kuri spēj pārdot gan savu uzņēmumu, gan piesaistīt investīcijas Latvijā, tad jā, es domāju, ka šobrīd tehnoloģiju laikmetā tas viennozīmīgi ir ātrāk nekā pirms 15 gadiem. Es laikam esmu viens no tiem, kurš vienmēr ir teicis, ka veidot ideju ir grūtāks, vai kaut ko būvēt ir grūtāks darbs un arī svarīgāks darbs, un ka ideja īstenībā nevienam nepiedara un tā, manuprāt, arī neko nav vērta. Tā kā galvenais ir jāstrādā, un tagad, kad tu sāc strādāt, tad visādas problēmas parādās, un tad tur parādās tā atšķirība no tādām vidēja uzņēmēja vai tāda iesācēja uzņēmēja un izcila uzņēmēja, ka viņš vienkārši spēja tik tām problēmām pāri, kas tur parādās pa ceļam. Es vienā Lijā konferencē dzirdēju vienu diezgan gudru cilvēku, man likās, un viņš teica tā, ka ja jūsu kompānijā ir 90 inženieri un tikai 10 pārdevēji, tad varat sākt to kompāniju klapēt ciet, teiksim, jā, jo principā būtu jābūt otrādāk. Es domāju, tomēr, ka spēja pārdot ir key. Protams, jābūt produktam, teiksim, bet dienas beigās atslēga ir pārdošanas spējas un piesaistīt cilvēkus. Noteikti, ka spēja pārdot, bet, lai pārdot, ir jābūt labam produktam, bet, lai būtu labs produkts, jāsāk ar īstu problēmu. Tas, ko mēs ar Jēkabu jau arī teicām, ka, ja tas viss iet no perspektīvas, ka tas tiešām kādam apgrūtina ikdienu, tad cilvēki būs gatavi par to maksāt. Un parādīsies šeit konkurenti, un lai jūs kāds kļūtu par kaut ko lielāku, tad tas viss aizies atpakaļ uz to, ka kurš labāk spēs pārdot, un tas tāds never ending story, kam jāiet ir roku rokā.
Es piekritīšu viedoklim par pārdošanu, bet pārdošanu es nekad neuztveru kā tādu ļoti šauru procesu. Manā pasaulē tas sākās ar ļoti aktīvu klausīšanos. Un tad, kad tu aktīvi klausies jebkurā sarunu biedrā un tajā brīdī uztausti kaut kādas viņa vajadzības, tajā brīdī tu jau saproti, kurš iespējams kaut vai no aizmetnīšiem tavam risinājumam var derēt. Tas ir veids, kā mēs nonācām līdz savai idejai. Un tāpēc es iestāšos par to, ka pārdošana vienmēr ir pirms pašas idejas, kurai tu tiešām vari veltīt neskaitāmas stundas, nonākot līdz brīnišķīgam produktam, kurš pēc tam stāvēs plauktiņā. Tīsmā ļoti labi atbildēja. Un, Klau, bet ja mēs tagad, ziniet, ir 1000 veidi, kā tikt pie presītes, vai ne? Bet ir kaut kāda viena tāda, katram no mums, no mūsu pieredzes, ir tā viena lieta, tāda ļoti svarīgākā īpašība, ne? Kas vienmēr tiem cilvēkiem, kā uzņēmējiem, būtu nepieciešama, kritiski nepieciešama. Var tos tu varētu atbildēt, Zures, kas tā ir no jūsu pieredzes? Kritiski nepieciešama. Redz kā, āķīgi paķēra. Atkal es tomēr atbildēšu, ka varbūt tas nav tā viena. Komandai ir gana spēcīga, un ar vārdu komanda tas nenozīmē obligāti, ka tiem visiem jābūt ir algotiem darbiniekiem, ka tiem visiem ir jābūt, uzņēmumu līdzīpašniekiem, bet cilvēku kopums, kas ir ap tevi, kurš tev var dot atvērtu feedbacku, respektīvi tava spēja ģenerēt ap sevi šādu cilvēku kopumu, man liekas, ir diezgan laba priekšrocība jebkurā biznesā. Es domāju, ka Jākabam arī cik tur tos gadus un cik tur tos biznesus atpakaļ lieti noderēja fakts, ka viņš atkal un atkal var ap sevi pulcēt cilvēkus, kas ir gatavi viņa idejām, sākotnēji visādos hackathonu formātos un tā tālāk vienkārši padarboties un tad jau redzēt, kas tur iznāks. Jā. Es domāju, ka super svarīgi ir tas, ka cilvēki nebaidās no tā, ka viņi nezina. Un tā situācija, kur iet, uzdot jautājumus, mēģināt un testēt dažādas šīs lietas, jo bieži vien ir gribas pamēģināt sociālos mēdījos, postot video un skatīties, kā tas ietekmēs uzņēmumu. Bet ko kāds padomās, man tak nesanāk, man tak nepatīk, kā mana balss izklausās. Vai dažādas šīs mazās lietiņas, kas pašā sākumā, kad tu kaut ko veido, vai arī pēc tam vēlāk, ko vajag validēt un testēt. Un nebaidīties no tā, ka tu varētu kādā brīdī izskatīties pēc muļķa vai tev kaut kas nesanāk un tiešām sevi izlikt tur ārā un skatīties, kā tas sanāks. Ļoti iedvesmojoši šobrīd ir skatīties, kā Rolands Mesteris, kurš bija Nordigena founderis, viņš šobrīd būvē viņš pārdeva šo uzņēmumu, būvē jaunu startupu. Un šāds founders, kurš ir exitojis savu startupu un bijis jau tā kā super senior level un vadījis lielu uzņēmumu, šobrīd sāk no kaut kā pavisam maza, kaut kā jauna. Viņš ļoti tāds atvērts un iet un mēģina un testē un validē. Un viņš sāk no tās pašas nulītes, kur tā kā ik viens no mēs esam. Protams, viņam ir šī pieredze, bet tas, ka viņš nebaidās no tā, ka viņš kaut ko nezina. Ja mēs varam uzreiz tā ir tāda... No malas tas izklausās vienkāršāk nekā tas ir. Vienmēr būt atvērtam, jo, lai būtu atvērtam, tev bez mazai savs ego ir jānobrucina. Tev ir jāatļauj, ka kāds tev kaut kādā veidā kritizē. Bet daudzkārt tā kritizēšana jau ir tā galvenā lieta, ko tev vismā vajag paņemt. Bet mēs kaut kā cenšamies no sākuma neatļaut kādam, vai ne? Nedaudz nākt iekšā un kaut ko pamācīt. Un tā ir fantastiska īpašība un arī pilnībā tev piekritīšu, jo tajā dienā, kad es sapratu, ka īstenībā es varu atļaut kādam, es laiku sev pabakstīt, man daudzas lietas arī dzīvē mainījās. Un tā ir tāda uzreiz personīgi priekš manīm arī. Droši, tālāk, Guntars. Jā, man liekas, baigi svarīgā lieta ir spēja uzticēties cilvēkiem. Tur ir, protams, arī tur nofēlo entās reizes, un es pat neesmu tāds izcils cilvēku pazinējis. Bet tu kaut kā ar gadiem ejot, tu tomēr kļūdies, un tu saproti, kas ir tie īstie cilvēki. Bet tā, kad tu viņiem uzticies, tu dabū pilnīgi citu jaudu, teiksim, tam biznesam, jo tu vari vienkārši virkni vai lielu daļu no darbiem, ko tu dari pats, deleģēt citiem cilvēkiem un pievērsēt kaut kādām strateģiskākām lietām. Teiksim. Tāpēc priekš manīm šī deleģēšana un uzticēšanās ir tāda key, un tajā brīdī, kad tu novāc komandu, kurai tu uzticies, tas ir tad jau cits ātrums iestājās. Nezinu, man liekas, katrā biznesā ir kaut kāds cits tās svarīgās lietas, kas ir vajadzīgas tai komandai vai tam veidotājiem. Bet, gan jau, ka to visu raksturo vienkārši neatlaidība.
Jā, un papildinot Jākabu, tad es teiktu ambīcija un deksme par savu ideju. Un vēlmi to visu attīstīt, jo bez ambīcijām nekas nenotiks. Okay. Ko arī pieskārāmies nedaudz komandai. Kā jums šķiet, kas ir tās pamatlietas, kas veido komandas kultūru? Varam arī tāpatās no šīs puses atpakaļ. Tādas pamatlietas, kas veido komandas kultūru. Komandas kultūra viennozīmīgi veido uzticību. Lai komandas vadītājs uzticās savam darbiniekam, bet komandā, kā mēs arī kādā iepriekšējā diskusijā jau pagājušajā nedēļā minējām, no ekonomikas ministrijas puses mēs noteikti redzam, ka mārketings ir tā pārdošana, par ko mēs runājām. Tā kultūra tur jābūt visspēcīgākajai. Tur ir spēcīga cilvēku komanda dažādās prizmās. Grāmatveži, finansisti, komandas veidotājs, pārdevējs un viss pārējais. Tā ir tā kultūra, kur viņiem sadarbojoties, vienam otru uzklausot, tā ideja arī aiziet dzīvē. Jākab, kas veido komandas kultūru? Ļoti daudz dažādas lietas par kultūru varētu runāt. Es domāju, kādu stundu. Es esmu baigi liels fans šim tematam. Visiem iesaku izlasīt grāmatu Horovits, What you do is who you are. Un tā doma ir tāda, ka komandas kultūra ir tas, ko darbinieki dara tad, kad nav uz vietas vadība vai īpašnieki. Bet tie īpašnieki arī ir paši, kas to kultūru izveido. Principā tādi, kādi viņi ir un tas, ko viņi dara un kam viņi tic, tas arī tur būs tālāk. Kā viens piemērs, nezinu, ja uzņēmumā notiek kaut kāda problēma, kā tu reaģē? Ja tu visu sasauc un meklē vainīgo, tad tas var radīt tādu efektu, ka nākamais cilvēks būs baidīsies varbūt vispār norādīt uz tām komandām. Vai arī, ja tu saki, super, ka mums ir problēma, nav svarīgi, kurš to uztaisīja, kaut kā risināsim, tad tu radi kaut kādu vidi, kad cilvēki nebaidās stāstīt, ka kaut kas nestrādā tā kā vajag. Un tas viss ir daļa no kultūras. Jā, tur var ļoti gari izplūst. Tiešām iesaka to grāmatu. Tā ka vārds kultūra, bez mums ir tā kā sports, un tas zem tā sporta par tik daudz temats apakšā pavilkt. Jā, bet es teiktu, ka laba kultūra ir tas, kas arī ļoti lielu atšķirību parāda, cik labs tas uzņēmums būs. Bet kultūra, cik ir kaut kas cilvēku savstarpējā mijiedarbība, tas paliek ar vien svarīgāk, kad tas uzņēmums ir lielāks. Tā es uzskatu. Kamēr ir mazs 5 cilvēku komanda, tad tā kultūra būs, kas tie 5 cilvēki ir, ko viņam vecāki ir iemācījuši. Jā, un īstenībā ļoti labi pateicis. Jā, man arī kultūra beig tāds aktuāls temats un ļoti ilgi var par to runāt. Un es arī esmu pieredzējis dzīvē situācijas, kad es esmu apzināti lauzis kompānijas kultūru. Ja, un pats labākais tas, ka tas arī ir izdevies. Ja, un es domāju, ka kultūra ir pirmkārt tiešām tevis kā īpašnieka vai vadītāja, teiksim, tavs standarts, ko tu redzi. Un tad tev attiecīgi ir jāpulcina cilvēki līdzīgi domājoši ap tevīm un ar vienādiem tiem kultūras standartiem. Un mēs redzam, cik mūsu biznesa ir lielā mērā izaugsme balstīta ir M&A darījumos, teiksim, uzņēmumu iegādē. Mēs ļoti labi redzam, kādas kultūras mēs tur nopērkam, teiksim, ja? un cik smagi ir pēc tam to visu, kā lai saka, ieintegrēt uzņēmumā. Visbiežāk tas beidzās ar gandrīz lielākās daļas to cilvēku atlaišanu, teiksim, ja? Un jaunu pieņemšanu, jo ļoti grūti nopērkot uzņēmumu ir gaidīt, ka tie cilvēki pēkšņi pieņem savus ilgtspējas kaut kādas gaidas, teiksim, vai to, kā tu izcerojies pret kolēģiem, teiksim, vai tā, kā tu negociē ar valdību. Teiksim, ja? Tur tik daudz nianses un kultūra ir atslēga, un man ir liels prieks, ka es principā esmu mākslīgi lauzis, ja? Un esmu panācis tādu kultūru, kad es redzu uzņēmumu, ar kur man tiešām ir liels lepnums. Cik cilvēki jūs esat uzņēmumā? Mums ir gandrīz 2000 cilvēki. Ja? Bet nevar tā visu arī salikt kopā, jo mēs esam vidas pakalpojumu biznesa, kur ir atkritumu mašīnu šoferi, ielu tīrīšanas šoferi, uzkopēji un tam līdzīgi. Ja? Bet tu nevari, protams, to tavu tā kultūra slāņaina, teiksim, ja? Tev ir administrācija, kur tu sagaidi vienu kultūru, teiksim, tad ir nākamais līmenis, bet principā tu gribi tomēr tās vērtības nodīt līdz pašām beigām. Papildinot to, kas jau ir izskanējis, noteikti par kultūru, cik tā ir super svarīga, bieži vien sastopoties ar to, ka tas varbūt izcils industrijas eksperts, viņš būs perfekti pārzinās to savu lauciņu, bet tur nebūs tā sinerģija starp komandu. Un tad, kā arī Gunters teica, ka vieglāk ir šos cilvēkus pat tajos brīžos, kad ir grūti atvadīties no šiem cilvēkiem, jo tas vienkārši traucē pārējai komandas attīstībai un tādam uzņēmumu izaugsmai.
Nu, jā, papildinot, mēs strādājam ar dabu. Ja? Un, angliski ir tāds teiciens, birds of a feather flock together, ja latviski arī ir tādu atrod. Un, man liekas, tas jau ir tas, ka līdzīgi cilvēki pievāk līdzīgus cilvēkus, bet tā māksla, lai nodrošinātu komandas izaugsmu vai kaut kādas inovācijas vai kaut ko tālāku attīstību, ir kā atrast līdzīgas kultūras un tajā pašā laikā citādākus cilvēkus, lai veidotos šīs ideju sadursmes, kas konstanti tevi liek augt un ieraudzīt citas perspektīvas, citas iespējas. Jā. Bet no komandas ir jāizvāc toksiski cilvēki. Teiksim. Tas ir tā darbs, tā pila medus mucā var samaitāt visu kompāniju. Teiksim, tāpēc no tādiem cilvēkiem jāatbrīvojās. Piekritīs, ka arī īstenībā varbūt citreiz ir tie kaut kā, varbūt tās pašas uzņēmuma vērtības. Man, piemēram, iegādājoties uzņēmumu, bija tā diena, kad arī iepriekšējais uzņēmējs saka, tagad Oskars tālāk vadīs šo uzņēmumu, un es uzreiz sāku ar vērtībām un kā mēs strādāsim. Un uzreiz bija tā, ka jau saknē, nesaskanēja pār 10 cilvēkiem tas viedoklis, un uzreiz turpat tās pirmā tikšanās reizēs es sapratu, ka kaut vai citreiz neiedziļinoties, bet ja vērtības nav kopējas un mēs neredzam to vīziju kopēji, tad jau saknē vajag izskaust, man liekas, šīs attiecības, jo tad arī nav tā pieķeršanās vēl radusies, un tad jau nav jānoskaidro, ka tomēr, es tev nevarēšu izglābt, ne? Tad arī par to pašu kultūru cilvēkiem tālāk ejot. Jautājums, vai tad, kad mēs sākam savu uzņēmumu, vai ir foršāk, kad arī katra personisks viedoklis, vai foršāk ir, kad tu no sākuma pats padarbojies savu ideju, pirms tu kādam nopičo un tad ej ar viņu kopā, vai tu no sākuma idejas līmenī jau saki, man ir šī ideja, grib kopā pamēģināt? Kāds ir jūsu viedoklis par šo? Droši, mēs varam no tās pusītes. Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no personību tipiem. Es esmu gatava idejot un pičot un runāt 24/7, un būtu man 25, es to arī darīju 25/7. Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no katra konkrētā cilvēka. Bet tad atgriežoties pie komandas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka komandā tad ir tas balansiņš kāds, kurš noķer to ideju, piefiksē un pasaka, es paņēmu šito mietiņu un es viņu aiznesīšu līdz finišam. Jo bez tās idejošanas un pičošanas nav absolūti nekāda jēga. Citreiz nav jēga. Mēs ar savu biznesa partneri arī smējamies. Mēs citreiz varam apsēsties 7 stundas un brainstormot. Mēs sakām, ja olimpiskajās spēlēs būtu jauna kategorija brainstormings, tad mēs būtu smagsvar olimpisko spēļu pasēdēšanā. Es esmu gatava piedalīties ar tevi. Mēs varam tās stundas brainstormot. Problēma tajā, ka vienkārši citreiz nesanāk. Kultūra, vai ne? Droši, tālāk. Tajā brīdī, kad to visu arī sāk veidot no nulles, piemēram, auditorijā sēž cilvēki, jums varbūt ir kāda ideja, noteikti iet par to runāt, pičot un meklēt, kādu ar ko darīt to kopā, un nebaidīties no tā, ka par šo ideju vajag runāt un stāstīt, nebaidīties no tā, ka kāds to varētu nozagt. Un kāds bildos tādu pašu lietu, jūs būsiet konkurenti, jums varbūt būs un sanāks labāk. Jo viens pats īsti neko nevar izdarīt. Labi, šobrīd ar visādiem AI agents un automations potenciāli, ka tas ir var un to var daudz labāk, bet tāpat tajā komanda ir nepieciešama, lai kopistiski virzītos priekš un izveidot kaut ko lielu, kaut ko mazu, jā, viens ok, bet lai tas būtu par kaut ko lielu, tur ir vajadzīga spēcīga komanda. Jā, es esmu no tā oldschoolīgā segmenta, kurš neviens startup vēl nav izveidojis, bet arī mūsu biznesam ir sava loma tajā visā pasaulē. Un, es parasti arī, ja man ir kaut kāda ideja, man ir partneris, ar kuru es pirmo šo ideju nopičoju, viņš parasti visu uzreiz noliek. Un tā ir tā labā lieta, jo es esmu tas lidotājs, viņš ir tas, kas liek pa zemi staigāt, nevis lidot. Un, tur beigās arī tas līdzsvars kaut kādā veidā veidojas. Bet es atceros, man bija viens partneris, kurš tā arī netapa partneris, viens vācietis, kurš man teica, ka partneri ir vajadzīgi dēļ tā, lai tad, kad ir uzvaras, ka tu viņas vari nosvinēt, un tad, kad ir zaudējumi, varat kopā paraudāt. Un, manuprāt, ir svarīgi, ka tev ir kaut kāds tuvākais partneru loks vai vadības komanda, ar kuru tu šīs jaunās savas idejas vari nopičot, modernajā valodā runājot, un tad virzīties tālāk. Es vienmēr nedaudz pārdzīvoju par to, ka man šķiet, ka mana komanda nepietiekami turās pretīm manām idejām. Es vairāk gaidīju, kad viņi vairāk challengeotu mani, nevis uzreiz piekristu daram tā. Jo tad man paliek bail, jo es taču zinu, ka es neesmu gudrākais cilvēks uz pasaules, un tāpēc es komandas novācu ļoti spēcīgi.
lai mēs viens otru kompensētu kaut kādās vietās. Un tad man liekas ļoti svarīgi tiešām, ka cilvēki nebaidās izteikt savus viedokļus, teiksim, jo patiesība kaut kur jau ir pa vidu beigās. Jā, es laikam arī piekritīšu. Es vienmēr esmu bijis komandas spēlētājs. Man nav neviens bizness tāds, ko es būtu izveidojis solo. Es nezinu, vai kādreiz būs. Un man liekas vienkārši skaisti, ka vai nu tas ir problēmu risināšana, vai arī tās kaut kāda panākuma nosvinēšana, kā rodās kaut kas jauns no vienas idejas, kā tas apauga ar kaut ko citu. Un tas vienmēr ir tas kopdarbs, tas brainstorms, tas, ka mēs nākam katrs ar kaut kādām citām dzīves pieredzēm. Un tas vienkārši ir skaisti, kad ir kaut kāda ļoti liela problēma, kas varbūt pat ir tik liela, ka varētu iznīcināt to biznesu. Un sanāk kopā 5 cilvēki vienā telpā un pasēž līdz vēlai nakts stundai un tomēr atrod kaut kādu risinājumu, izēju tam. Un tas arī beigās vēl strādā. Un tas ir tik skaisti. Jā, tā kā man nav savu uzņēmumu, strādāju valsts pārvaldē, tad jebkurā gadījumā es uzskatu, ka tas, kas ir idejas autors, uzņēmuma īpašnieks vai tam līdzīgi, vai vienalga, tas ir direktors departamenta, ir jābūt kaut kādam kāpienam uz to visu. Un gan uzņēmuma īpašniekam ir jāsaprot, kā tas viss rodas, ko dara viņa darbinieki. Jābūt arī sazemējumā ar to savu komandu, jāstrādā kopā, jo bez tā jau mēs nevaram, piedzimstot, mēs uzreiz neesam ne direktori, ne ideju autori. Tā kaut kā jāmācās, lai to visu izdarītu. Paldies. Tātad, no manas arī personīgās pieredzes, tātad es pats 10 gadus esmu bijis projām, tagad atgriežamies lēnītēm Latvijā, esam darbojušies Somijā, Nīderlandē, Dubajā, un tagad es strādāju ar daudz dažādu kultūru cilvēkiem. Esmu sapratis, ka man rītīgi patīk strādāt ar latviešiem. Vienkārši Dievam no visiem, ar kuriem es kopā strādāju, man patīk labāk strādāt ar latviešiem. Bet daudzkārt, atgriežoties Latvijā, vienmēr viss biedē. Vienmēr saka, paliec vai necenties skriet atpakaļ. Un tā kā arī šeit mums ir daudzi cilvēki, kas ir kļūst par jauniem uzņēmējiem, jautājums jums, vai tad Latvijā tagad ir, ne politiskā vai kādā, bet varbūt tādā startup viedoklī, vai ne, finansējumu, pieejamībās un visās pārējās, vai Latvijā ir fantastiska vieta un pareizais laiks, lai sāktu biznesu? Protams. Uzreiz ir. Tad droši paturpini. Šobrīd ir izcils laiks un vieta un vide, kurā veidot jaunus uzņēmumus, jo ir gan ekosistēmas organizācijas, ir 3 jauni fondi un vēl ir fondi, kur iet un pitchot un piesaistīt investīcijas. Mums ir viens no ātrākajiem internetiem pasaulē un būvēt kaut ko no šejienes ir izcili. Vai vajag tērēt laiku, lai fokusētos un iegūtu klientu bāzi Baltijas tirgu? Es teiktu drīzāk, ka nē, jo, ja mēs paskatāmies, tad īstenībā tas ir diezgan mazs tirgus un darot tās pašas lietas, bet koncentrējoties uz lielāku lokāciju, lielajām Eiropas valstīm vai ASV, tam pašām lietām būs vienkārši lielāka atdeve. Būvēt no Latvijas, bet domāt globāli. Tad uzreiz arī tev pajautāšu, kur ir tas mentālais shifts, vai ne? Kad kuram uzņēmējiem tāds, es varbūt tās mazākā tirgu man būs lētāk notestēt šo ideju. Kur ir tas shifts, jo varbūt tās citreiz, jo tas marketinga izdevumi un viss tas pārējais ir diezgan līdzīgs. Tas customer acquisition cost un beigās jau varbūt tās pat ir vienāds. Jā, bet vienkārši to multiplājo, jo cik daudz lietas tu vari. Šeit mēs esam mazāk kā 2 miljoni cilvēku. Paskatoties uz cik daudz, no mana piemēra, mēs darbojamies ar pasākumu organizatoriem, un mūsu izcilais mērķa klients ir sākot no 3 līdz 5, 10 tūkstošu pasākumiem, kas bieži vien ir arī 30, 70, 150 tūkstoši cilvēku pasākumu. Mums reģionā tādi ir pāris. Un tāpēc mēs vairāk koncentrējamies uz lielajām Eiropas valstīm un arī ASV. Pavisam nesen vienā no intervijai uzlikts virsraksts, kur jaunieši nebaidās no pārdrošām ambīcijām. Es domāju, kas tas tāds? Un tas tikai tāpēc, ka mēs pateicām, ka mēs koncentrēsimies uz ASV tirgu, jo tur ir vienkārši vairāk cilvēku, lielāki pasākumi. Un mēs jau tajā virsrakstā ieliekam, ka tas, ka mēs gribam kaut ko globālu, nav ok. Viņi kaut ko nesaprot, viņai kaut kas nesanāks, ka no tā vajag baidīties. Es nezinu, tas man šeit ir varbūt tāda reģiona mentalitāte, ka tāpēc, ka tas ir kaut kas nezināms, varbūt mums no tā baila, bet tas ir noteikti tas, ko vajag darīt. Tā. Bet vai nav arī tā, ka ienākot iekšā, piemēram, manā gadījumā es nāku iekšā Latvijas tirgu ar domu,
kļūt par monopolu. Vienkārši es redzu, ka neviens to nedara, es to izdarīšu vislabāk. Un es grasos vienkārši tā kā sasniegt to, ka visi tikai pret mani mēra, nevis pret kaut kur savādāk. Bet tam skeilot tālāk varbūt. Bet tev būs ļoti mērogojami zemi griezti. Tos var ātri sasniegt. Labāk maza daļiņa no kaut kā liela nekā liela daļiņa no kaut kā maza. Paldies! Varbūt papildinot Luīzi, tad par atbalstu iespējām, ja mēs runājam tieši par jaunu uzņēmumiem, tad valsts piedāvā ļoti daudz dažādas atbalsta programmas. Piemēram, aizdevumi, altuma aizdevumi, tie ir starta aizdevumi, izaugsmes aizdevumi, produktivitāte aizdevumi, LIA atbalsts, biznesa inkubācijai, inovāciju voucheriem. Tāpat arī jaunu uzņēmumu atbalsta likums paredz vairākus atbalsta mehānismus. Jaunu uzņēmumiem ir iespēja piesaistīt augstu kvalificētu darbspēku, dabūt startup vīzes, tāpat ir arī nodokļu atvieglojumi. Tā vide, lai izveidotu Latvijā uzņēmumu, ir ļoti laba. Protams, te var diskutēt par priekšfinansējumu un visu pārējo, kas bieži vien jauniem uzņēmumiem nav, bet nevar gaidīt tikai atbalstu no valsts, ir jābūt arī kaut kādam pašfinansējumam, vai vismaz sapratni, kā to izdarīt, jo, ja mēs gaidām tikai no valsts, no pašvaldības, vienalga no kā, tad mēs vienkārši, man te ir ideja, lūdzu, man samaksājiet, ja? Tā kā nē, dedziet par savu ideju, ieguldiet savu risku tajā visā, un tad viss arī izdosies vairāk, nekā varbūt gribētos, vai ir ticība. Es varbūt papildinot Elīnu gribēju vienkārši iedrošināt, kā mēs nonācām līdz dalībai pirms gada. Mūsu risinājumam tajā brīdī pietrūka nauda. Tieši tajā brīdī pietrūka nauda. Un mēs esam Startup House-ā, un Startup House-ā kaut kur uz kaut kāda ekrāna parādījās vienkārši reklāma. Es attaisīju, skatos, bādz, bet mēs jau esam esošs uzņēmums. Es piezvanīju, saku, hei, bet mēs jau esam esošs uzņēmums. Viņi saka, ok, ja jums kaut viens studē der, es uzreiz, ok, kurš studē? Kur studē? Mums ir viss, piesakamies. Jo kas ir sliktākais, kas var notikt? Mums kāds pateiks, nē. Var sanākt. Jā, bet sliktākais var sanākt. Jo vienkārši, un tā ir Latvijas priekšrocība, visi ir sasniedzami viena telefona zvana attālumā. Taču, ja apskaties, kas ir Luīzes draugos, tev pilnīgi noteikti ir kaut kāda pazīstama. Tas ir uzreiz zvans Luīzai. Nezinu, jebkuru cilvēku var atrast. Un otrs, atrodoties tur, kur mēs atrodamies, piemēram, nākamnedēļ mēs lidojam uz Somiju, satikties vienkārši arī ar vienu milzīgu uzņēmumu, kuriem mēs sapratām, ka tā e-pasta stundīšana, mēs apstājāmies, ka biļetes cena turp apakaļ uz Helsinkiem 70 eiro. Protams, vienkārši kāpjam lidmašīnā, braucam, un tā būs jau saruna pie galda. Tās iespējas ir limitless. Viņas vienkārši vajag ņemt un nebaidīties no tās ņemšanas. Es ceru, ka tas īstenībā ļoti daudz no jums arī iedvesmo. Man liekas, ka arī šeit vajadzēja pirms tam pierakstīt visus tos iespējamos aizdevumus, kur varētu pieteikties. Vai jūs, Džek, vēl vēlaties izteikties? Es varbūt tikai ātri gribēju papildināt to, ka baigi vienkārši kritizēt, ko valsts dara. Un es nesaku arī, ka viss vienmēr mums ir perfekti šajā valstī, bet par tiem atbalstiem es tiešām piekrītu. Jo man ir viens bizness, kurš nebūtu nekādu vispār radies. Viņš šobrīd neeksistētu, ja nebūtu tie granti un inkubātoru programma. Un man pirms tam bija arī tāda doma, ka tur baigais paperworks un baigi ilgi un lēni un grūti, un tas nav priekš manis, bet beigās visu varējām izdarīt un strādājām, un viss ir labi. Man liekas, ka tas galvenais, tas mentālais, tas shiftiņš, kas arī daudziem cilvēkiem ir nepieciešams, tas, kad mēs ejam pēc kaut kādiem aizdomiem, uzreiz liekas, ka mums tur būs kaut kādas saistības, tagad vēl kaut kas. Bet teikšu godīgi, ka labākā lieta, kas ar manīm arī personiski bija notikusies, bija tā, ka es paņēmu pirmo kredītu priekš uzņēmumu. Jo tādā mirklī ir tāds angliski ļoti labs teiciens, when you pay attention. Un vienkārši pēc tā dzīvot ir daudz vienkāršāk, jo tad, kad pakaļ deg, tu sāc arī Excelī visu tabulas aizpildīt un vispārējo. Tā ir ļoti laba mācība. Man ir tas pats. Es biju divās bankās ar personīgiem galvojumiem. Es izčelenģoju sevi tik tā, ka es biju izdomājis nopirkt 2 reizes lielāku konkurentu par sevi. Man bija sasiets visas rokas, viss bija ieķīlāts. Un tā, kad tev tas dibens deg, teiksim, tu reāli kusties, ja? Un tev fantastiskas idejas nāk galvā, teiksim, kā tu vari optimizēt un kaut ko labāk izdarīt. Un pabeidzot pa Latviju, Latvija patiešām, manuprāt, ir izcila vieta. Mums ir laba satiksme ar pasauli, teiksim, jā, mēs varam aizlidot, mēs varam tiešām sakonektēties. Un es domāju, pietiek pa kaut ko sūdzēties, vienkārši celies un dari, un viss būs kārtībā. Sirsnīgs jums, Džek, un dāmas, paldies! Vai ne? Aplausīt!
jau šīs idejas, kas izskanēja tikko, jau bija pēc laika izskaņas, bet man prieks, ka tās izskanēja. Jo vērtīgi par to dibenu galda dekšanu. Mums tiešām dēga dibens līdz ar laika virzības priekšu. Bet 2 minūtītes mēs varam atrast, ja nu kādam atrodas jautājums. Es tieši vēlējos tev prasīt pirms tam to. Ir kāds, kas vēlas uzdot kādu jautājumu? No dzirdētā. Varbūt, kamēr pārējie domā par jautājumu, labāka frāze, ko es šodien dzirdēju šeit par to dibenu dekšanu, ir tas, ka diamanti rodās zem liela spiediena. Tas pats bieži par diamantiem. Tā, būs kāds jautājums? Lūdzu. Jā, liels paldies. Liels prieks bija dzirdēt arī ļoti interesantu sarunu. Man bija 2 jautājumi. Viens bija, es redzu tieši foršs vārds mentālo sadaļu. Cik daudz jūs challengeējat pasi sev, tur, kur jūs tagad atrodaties, un pievērsāt uzmanību emocionālajai inteliģencei? Sākt ar sevi. Un otrs ir 1-1. Kaut kas aizgāja? Es varu pateikt skaļāk vēlreiz to pašu. Tā, viss notiek, jā. Strādā. Un otrs ir, kāda ir nodokļu politika jums un kā tas ietekmē? Kā Es varu ietekmē atbildēt par Latvijas pirmo, nodokļu politika? Varbūt jūs kāds gribat par otro, es nemācēšu. Es par nodokļiem, es esmu iekšējais tirgus, es neesmu startupists, kur uz ārpus strādā, tāpēc man ir ļoti svarīgi, ka vienkārši visi tirgus dalībnieki vai mani konkurenti ievēro un maksā nodokļus vienādi, kā maksāju es, piemēram. Ja? Bet, manuprāt, mēs esam veikuši arī vairākus pētījumus, gan darba devēja konfederācijā par nodokļiem. Mēs esam pietiekami veselīgi valsts, teiksim, tā kā mums viss ir kārtībā. Ja mēs paskatāmies ar kaut kādām tur Skandināvu valstīm, šī nodokļu bāze ir daudz augstāka. Teiksim, tā kā, manuprāt, šī vieta ir arī no nodokļu viedokļa pietiekami, manuprāt, labvēlīga priekš biznesa. Un par challengeošanu sakot, es sevi visu laiku challengeoju. Man nav miera vienkārši, tāpēc arī nevar aiziet pensijā un pārdot to uzņēmumu, jo man atkal ir jaunas idejas un es visu laiku prasu kaut ko no sevīm. Teiksim, ja? Tā kā, manuprāt, tas arī dzen uz priekšu. Man viens labs draugs teica, ka definīcija uzņēmējs ir cilvēks, kurš var sev izmaksāt algu pēc nodokļu nomaksas. Viņš man tā viņu iepakoja. Man liekas, ka tas tāds labs. Un otrs arī, kad arī tur par to challenge, un mēs jau nevaram vispār par pasauli ne par vienu parūpēties. Es aizmirsu, kāds koncepts saucās, jūs zināt, vai ne, kur ir sākumā tas aplīts es, tad tas nākamais aplīts ir ģimene, tad tālāk jau ir draugi, pilsēta, un tad tu nevar nemaz pārlikt ar tālāk, ka grib parūpēties tur par valsti, ar labām idejām, mainīt sabiedrībā kaut ko. Bet zini, kas labā lieta ir, ka tev ir labi draugi līdzīgi domājoši, un es esmu par to, ka nevajag ar lūzeriem tusēt un pavadīt laiku, tas neko nedod vienkārši. Ja? Un vajag ar veiksmīgiem cilvēkiem vajag būt kopā, un tad iedomājies, tu paņem to Latviju, un tad tu esi tas draugs, tu esi tas ja? Tu to savu riņķi būvē, tad tev kaimiņos būvē vēl viens to riņķi, un beigās jūs sākat pārklāties, un tad tā Latvija arī top labāka īstenībā. Bet lūzers nav cilvēks bez naudas. Lūzers ir cilvēks ar sliktu domāšanu, pareizi? No, ar naudu tam nav nekāds sakars. Exactly. To aizmirst pieminēt. Pie šī arī šajā brīdī šo diskusiju paneli noslēgsim. Paldies tik tiešām jums. Es jūtu, ka arī pirmajā sesijā bija tā sajūta, ka mēs varētu turpināt, un pilnīgi noteikti, ka būtu vērtīgi un nepieciešami. Tāpēc labā ziņa, ka ir Icebreakers 2027 arī. Paldies šai sesijai. Ļoti ceru, ka pierakstījāt, atzīmējāt, aiz auss likāt to, kas izskanēja šajā sesijā, šajā diskusijā.